Ārēju draudu brīdī tiek kritizēta valdība, to var uztvert bezmaz kā valsts nodevība, jo tā nerīkojās. Un tas, kas ir šogad noticis, ir ārējie draudi, un līdz ar to tāds pietiekami liels atbalsts valdībai un līdz ar to atbalsts valdošām partijām. Un tā kā valdošās partijas to labi saprata, tad arī nekādas, tādas īpašas kaut kādas kampaņas, nav. Tas ir viens. Otrs, televīzija lielā mērā ir izslēgta no televīzijas reklāmām. Valdošās partijas panāca sev izdevīgus noteikumus, ka tātad televīzijām ir kaut kāds ļoti garš periods, ka televīzijas nevar raidīt politiskās reklāmas. Kā rezultātā faktiski valdošo partiju politiķi parādīsies ziņu blokos, ziņās, un savukārt citiem, kas viņiem konkurē, šādu iespēju nav. Un faktiski šie reklāmas ierobežojumi lielā mērā ir, lai pie varas paliktu tie, kas pašlaik ir valdošie spēki. Tāpēc, bet tas, ko runāt par dažādiem kompromatu kariem, tas drīzāk saistās ar to, ka pēkšņi varbūt parādās kaut kādi draudi, kaut kāda partija, kaut kādai partijai drusku pieaug reitings, kas var radīt draudus, koalīcijas partiju uzvaras gaidam.